Šodien parādīsim, kā nomainīt robotam asmenīšus un kāpēc tas ir jādara, izstāstīšu laika gaitā. Tātad pieejam pie robota, nospiežam stop, apstādinot viņš prasa pinkodu, ievadam pinkodu, lai robots neieslēdz signalizāciju. Tajā brīdī, kad pinkods ir ievadīts, jūs drīkstat viņu apgāzt otrādi. Arī šeit zālē vai arī nolikt sev vērtākā vietā. Paņemat, pagriežat šķīvi apakšējo pretī nazītim. Šeit jūs redzat skrūvi. Paņemat, vislabāk ir to darīt ar parasto mīnus skrūvgriezīti. Atgriežat vaļā skrūvīti. Redziet, kā šī gadījumā viņa ir nedaudz iekaltusi, bet ar pareiziem instrumentiem to var izdarīt diezgan vienkārši. Tādā brīdī izņemam veco asmenīti, svarīgi, lai jūs viņu zālē nepazaudējat, lai kāds neuzkāp pēc tam virsū. Ņemam, liekam, varbūt, ka nedaudz ar asmenīti šeit notīram kaut kādu zāli, kas pielipusi klāt. Un liekam jauno asmenīti, un svarīgi, ka jūs liekat jauno skrūvīti, kas nāk līdz komplektā ar asmenīti, lai neveidotos kaut kāda nelaimes gadījuma, kad skrūve tiek nolausta rūsas gadījumā. Un pieskrūvējam to atpakaļ. Kāpēc jāmaina asmenīši? Un to ieteicams darīt neretāk kā reizi mēnesī, jo tas uzlabos jūsu zālē vizuālo izskatu. Pēc nazīšu nomaiņas robotiņu apgāžam atpakaļ uz ratiem, nospiežam start, nospiežam lielo pogu un robots atgriežiet atpakaļ darbā.